Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Būs jau labi? Šodienas rakstu vieta. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, tiem, kas pēc viņa nodoma ir aicināti. Romiešiem 8. nodaļa, 28. pants. Glika bībele. Šodienas pārdomas. Mēs visi esam dzirdējuši apgalvojumus. Būs jau labi, vai arī viss, kas notiek uz labu. Taču man gribas jautāt, kas ir pamats tam, lai viss būtu labi? Kas nodrošinās to, lai bezcerīga situācija atrisinātos labi? Šodienas rakstu vieta mums skaidri norāda, kas ir šis pamats. Izrādās, ka pamats nav cilvēcīgā gudrība, akla ticība vai paļāvība uz apstākļiem. Tā ir mūsu mīlestība uz Dievu. Aicinu tevi šodien pārdomāt patiesību, ka Dievs tevi ļoti mīl un viņam ir labs plāns tavai dzīvei. Brīdī, kad tu atver savu sirdi Jēzum Kristum un ieaicini viņu savā dzīvē, tu tiec piepildīts ar Dieva mīlestību. Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka: kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Šodienas lūgšana. Tēvs, es izvēlos pilnībā paļauties uz Tevi. Paldies, ka Tu esi ar mani un rūpējies par mani katru dienu. Patiesi, visas lietas Tu vērs man par labu, jo es Tevi mīlu. Jēzus vārdā.